darināt vīnu, ābolu vīnu, darināt ābolu sidru, darināt kādu stipro dzērienu no āboliem. Tā, es gribētu teikt, ka tāda sena aizmirsta māka, kas ir jārada no jauna. Tas, ko mēs abolās darām, mēs ejam dārzā, vācam ražu, spiežam reizi gadā svaigu sulu, raudzējam, un beigās top īsts un dabīgs naturāls produkts no pašu Latvijā audzētiem aboliem. Abalas saknes ir meklējamas Abalas ielajā netālu no Sabilas, kurā mēs 2010. gadā iestādījām vīnogdārzu mūsu lauksaimniecībā un sākām nodarboties ar vīnkopību. Tā kā vīnogām ir vajadzīgi vairāk gadi, kamēr viņas izaug, nobriest, un tikai tad mēs saprotam, kur ir pareizā šķirne, mēs nolēmām negaidīt un sākt darināt augļu vīnus, vēlāk arī ābolu sidru. Tajā brīdī, kad izaugām no tādas nelielas, mājas un garāžas ražotnes, mēs meklējām vietu, kur izplasties. Un nonācām šeit, Tukuma pievārtē, vietā, kur kādreiz bija marinēti gurķi, kur bija vecas konzervceks. Pārbūvējām, ievācāmies šeit, un šeit šobrīd ir Abalas mājas. Un, ko tu saki? Man liekas, ka ir foršs, svaigs, aromātisks, kraušķīgs, labi norūts. Jā, manuprāt, ļoti tipiski Latvijas ābolu sidram. Viss, kas labākais, kas var būt, gan augļainums, gan skāba, kraušķīgums. Šis mans dēls, Niklas. Kad es uzsāku sapni par Abalas, viņš vēl bija mazs puika, kurš tad vasarās palīdzēja mazgāt kādas traukus un neko daudz par vīndrīšanu nezināja. Bet tad viņš izauga un devās ārzemēs un izmācījās par vīndari. Kopš 20. gada viņš ir atpakaļ mūsu komandā, un viņš dara brīnumus. Mēs tikko esam ieguvuši bronzas medaļu Dekanter, kas ir prestižākais angļu vīnu žurnāls ar savu vīnogu vīnu, arī vairākus apbalvojumus Latvijas konkursos un, protams, arī dažādos sidru konkursos. Un tas lielā mērā ir pateicoties Niklasam un viņa prasmēm, zināšanām, un es ļoti lepojos par viņu. Mūžu divu mūžu mācījies, pa vairāk nav ko piebilst. Jā. Ļoti svarīgs Abalas attīstības posms noslēdzās pagājušā gada, tātad 23. gada beigās, kurās mēs atklājām mūsu jauno ražotnes cehu, kas ļauj mums pildīt līdz pat 2,5 miljoniem pudeļu gadā. Slepenais dārzs. Sidrs, kurā āboli nākuši tiešām no viena slepena dārza, kur auga vairāk nekā 1000 dažādu ābolu šķirņu. Pagājušajā gadā mēs Nordic Cider Competition ieguvām zelta medaļu šim sidram. Mums ir sidri, kuros ir tikai un vienīgi āboli, un tad mums ir sidrs ar garšu. Tātad sidrs, kurās ābols ir bāzē, bet mēs esam pievienojuši citas garšas. Abalas Vīndarītavā esam ierīkojuši burvīgu vietu degustācijām, kur var sabraukt gan pilns autobuss ar ārzemju viesiem, gan nelielas pašmāju kompānijas, kas grib vienkārši labi pavadīt laiku. Mēs uzklāsim jums galdu, sagatavosim dzērienus un pacienāsim. Un procesa gaitā parunāsim par vīnu, sidru, mūziku, mākslu un dzīvi. Pie kā? Visi esat aicināti laipni ciemos pie mums šeit uz ražotni, apskatīt, kā top sidrs, kā top vīns un vēl daži citi mūsu slavenie dzērieni.